Katras Latvijas skolas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuri prasīs izmantot jaunākās tehnoloģijas un viegli iekļausies Eiropas darba tirgū. Un katrā no skolām ir savas spēcīgas tradīcijas kādā no tautsaimniecības jomām. Jelgavas amatu vidusskola metāla apstrādes jomai sagatavo ciparu programmas vadības darba galdu iestatītājus, montāžas darbu atslēdzniekus, pārtikas jomā maizes un miltu konditorijas izstrādājumu speciālistus, konditorus, pavārus, pavāru palīgus, šūšanas un stila jomai šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas pārstāvjus, frizieru mākslē, frizierus, komerczinībām, mazumtirdzniecības komercdarbiniekus. Jelgavas amatu vidusskola ir uzņemta arī UNESCO asociēto skolu projektā 2012. un 2015. gadā virzienā izglītība ilgspējīgai attīstībai. Šī ziņa ir saņemta tikko, un faktiski visas tās darbības, uz ko iet Jelgavas amatu vidusskola, gan mācību programmas, gan dažādie projekti, gan vides sakārtotība, ir faktiski vērsta uz ilgspējīgu attīstību. Šodien mēs esam Jelgavas amatu vidusskolas bibliotēkā, un biblioteka ir atkal papildinājusies ar 2 skaistām grāmatām par iepriekšējā perioda sasniegumiem šajā skolu projektā. Pēdējo 2 mēnešu darbs ir vainagojies arī ar lielu grāmatu papildinājumu skolas bibliotēkai. Ārkārtīgi daudz mēs esam strādājuši pie Eiropas sociālā fonda projektiem, audzēkņiem, kuri pabeiguši un ieguvuši vidējo izglītību, lai viņiem nav jādodas uz nodarbinātības dienestu, bet ierodas mācīties vēl 1 gadu, papildināt savas zināšanas un iegūt profesionālo izglītību 2. un 3. kvalifikācijas līmenī. Tas ir viesmīlības speciālisti un frizieru specialitāte. Šodien ir viesmīļiem praktiskās nodarbības, un šī specialitāte mums ir 1. gadu. Tā ir akreditēta. 1 gadu mācās viesmīlis. Es mācu sanitāriju un kulināriju viesmīļu specialitātes audzēkņiem. Vakar pavāra audzēkņi sagatavoja sagatavis dažādām augstajām uzkodām, kuras šodien mēs ar viesmīļu bērniem noformējam. Pasniedzēji mūsu skolā ir ļoti labi. Tas arī, var teikt, ir viens no tiem iemesliem, kāpēc izvēlējos tieši šito amatskolu. Šī grupa ir jauna grupa, jauna programma. Audzēkņi pēc vidusskolas izglītības, tātad vecums no 18 līdz 25 gadiem. Un šie cilvēki jau nāk motivēti, un viņi jau zina, ko viņi grib, un attieksme ir pavisam cita. Ir jau sen domāts strādāt, bet bija pabeigta 12. klase, un tādas iespējas nebija. Un šajā skolā es atradu, ka var mācīties pēc 12. klases, un esmu ļoti apmierināta, ļoti priecīga, ka mums ir tāda iespēja. Protams, mēs vēl joprojām gaidām abās šais specialitātēs audzēkņus Jelgavas amatu vidusskolā un laipni aicinām audzēkņus mācīties Jelgavas amatu vidusskolā.